Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē, Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotajās valstīs aizvien lielākus apgriezienus uzņem priekšvēlēšanu cīņa. Donalds Trumps, kurš pagaidām ir ticamākais Republikāņu partijas kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās, sestdien priekšvēlēšanu mītiņā Dienvidkarolīnas štata Konvejā kārtējo reizi izcēlās, publiski paziņodams, ka viņa vadībā Amerikas Savienotās valstis netērētu savus resursus, lai apturētu agresoru valsts, piemēram, Krievijas uzbrukumu kādai NATO dalību valstī, kura nepiešķir pietiekami daudz līdzekļu savai aizsardzībai. Uz šo populistisko izteikumu asi reaģēja gan NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, gan Eiropadomes prezidents Šārls Mišels un arī pašreizējais ASV prezidents Džo Baidens, nosodot šādu populismu, kurš grauj visu NATO dalību valstu, tajā skaitā arī pašu Amerikas Savienoto valstu drošību. 10. februārī sākās priekšvēlēšana aģitācijas periods pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas ilgs līdz vēlēšanu dienai, 8. jūnijam. Šajā sakarā KNAB nācis klajā ar aicinājumu iedzīvotājiem kritiski izvērtēt publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par informācijas patiesumu, jo politiskās organizācijas, kā arī ar partijām nesaistītas personas, priekšvēlēšana aģitācijas periodā var izmantot mākslīgā intelekta veidotus materiālus, lai cita starpā apzināti dezinformētu potenciālos vēlētājus un ietekmētu viņu viedokli. Latvijā pat laban jau ap 18,000 mājsaimniecību ir uzstādījušas saules paneļus un ražo zaļo enerģiju savam patēriņam. Šo procesu īpaši sekmēja 2022. gada pavasaris, kad karš Ukrainā izraisīja strauju elektroenerģijas cenu pieaugumu. Visaktīvākā interese par valsts līdzfinansējuma programmu saules paneļu uzstādīšanai ir Rīgā un Rīgas reģionā, kur īstenots 3651 projekts. Seko Vidzemes reģions ar 1439 pieteikumiem, Kurzemē attiecīgi 1081 un Zemgalē 967. Zemākais aktivitātes līmenis valsts programmā saules paneļu uzstādīšanai ir Latgalē. Šeit gada un 9 mēnešu laikā īstenoti tikai 342 pieteikumi. Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis apgalvo, ka interese kļūt par zaļās enerģijas ražotājiem Latvijā aug un pievērš īpašu uzmanību līdzfinansējuma programmai Latgalē. Iedzīvotājiem tā ir iespēja pasargāt savu maku no elektroenerģijas cenu svārstībām biržā un ietaupīt uz elektrības izmaksām. Turklāt, izvēloties zaļāku risinājumu savam mājoklim, var saņemt līdz pat 4000 eiro lielu valsts atbalstu. Pieteikumi tiek pieņemti līdz šā gada beigām. Plašāka informācija Klimata un enerģētikas ministrijas tīmekļa vietnē. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šodien sāk izsniegt jaunā parauga pases. Tām ir lielāks lapušu skaits, vairāk vietas paredzot vīzu atzīmēm un ierakstiem par bērniem. Jaunajās pasēs iekļauti inovatīvi pretviltošanas risinājumi, kas pamatoti ar Eiropas padomes regulas prasībām par drošības elementiem un biometrijas standartiem. Dalību valstu izdotajās pasēs un ceļošanas dokumentos valsts nodevas apmērs par pases izsniegšanu būs 34 eiro līdzinējo 30 eiro vietā, ja pasi izsniedz 10 darba dienu laikā. Ja pasi izsniedz 2 darba dienu laikā, tad nodevas apmērs būs 60 eiro līdzinējo 55 vietā. Diemžēl Latgalē turpinās dažādas apkrāpšanas izmantojot internetu. 1967. gadā dzimis Daugavpils iedzīvotājs piereģistrējās interneta platformā Evis Group, lai darbotos dārgmetālu biržā. Pāris gadu laikā viņš nezināmām personām kopumā pārskaitīja 14,489 eiro. Valsts policija izmeklē apstākļus. Cits gadījums 5. februārī Daugavpils iedzīvotāja 1957. gadā dzimusi sieviete reģistrējās tiešsaistes platformā Digital Turbine Tech, lai gūtu peļņu no video reklāmu skatīšanās un pārskaitīja no sava konta 1114 eiro. Savukārt Sventas pagasta iedzīvotāja, dzimusi 1976. gadā, pirms mēneša reģistrējās tajā pašā Digital Turbine Tech un arī pārskaitīja no sava konta 3294,60 eiro. Ar 1963. gadā dzimušu Rēzeknes novada Lūznavas pagasta iedzīvotāju nezināmas personas sazinājās Telegram lietotnē un piespieda viņu mobilajā tālrunī lejupielādēt aplikāciju, tādā veidā iegūstot piekļuvi sievietes datiem un pieteicās viņas vārdā aizdevumam 1630 eiro apmērā. Arī par šo gadījumu uzsākts krimināla process. Sestdien Augšdaugavas novadā un Jēkabpils novadā ugunsgrēkos gājuši bojā 3 cilvēki. Augšdaugavas novadā vienstāva dzīvojamā mājā dega istaba pilna.
15 kvadrātmetru platībā. Pa mājas logu nāca dūmi, ierodoties notikuma vietā un pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji atrada 2 bojā gājušos. Līdzīga situācija bija arī Jēkabpils novadā. Vienstāva koka un ar skārdu apšūta ēka dega ar atklātu liesmu 45 kvadrātmetru platībā, un tai bija iebrucis jumts. Dzēšanas darbu laikā atrada 1 bojā gājušu personu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.